skolu? Praktiski ir tā, ka es tikai patvēlējos nākt, bet iepriekš mācījos citās skolā. Nebija iespējas, bet tagad radās iespēja nākt uz šo skolu mācīties, Rīgā dzīvot, un tāpēc iestājos. Man bija tā, ka man pazīstami strādā uz dzelzceļa, ka man arī iepatikās tā profesija tieši tāpēc. Es izvēlēju šo skolu, jo tāpēc, ka var apgūt ļoti interesantu profesiju un tālāk arī noderēs tālākajā dzīvē. Man daudz ko ietekmē. Pirmkārt, mans draugs arī šeit mācījies. Viņš pateica, ka tas jau ir laba skola, te jau dod labu izglītību. Un visu to ir labi, ļoti labi, bet skolotāji, kur visu laiku palīdz. Man bija ļoti liela izvēle, kur iet mācīties, bet iet uz Zelsenieku skolu man ieteikmē vecāki. Jo te mācījās mans brālis, un tagad viņš strādā un ļoti labi nopelna. Man ļoti patīk te mācīties, te ir ļoti jautri, ļoti labs kolektīvs, labi skolotāji un var dabūt labu izglītību. Man nākotnē stabilu darbu, izveidot ģimeni, dzīvot normālu dzīvi. Man liekas, ka tas nākotnē ir labi atmaksāts darbu. Un arī, manuprāt, pēc tam būs arī dzīves apstākļi normāli. Nākotnē dos darbu un attīstīt savu tālāko dzīvi ar pilnveidot sacību. Man izvēlēta profesija dos man nākotnē labu apmaksātu darbu, daudz zināšanas par dzelzceļa transportu un iegūtas zināšanas skolā man ļoti palīdzēs tālākā dzīvē un ļoti labi noderēs. Ja tas ir saistīts ar maniem un tas ir manās interesēs, tad es arī cenšos piedalīties visos sabiedriskajos pasākumos, visos, lai būtu. Es cenšos piedalīties pēc iespējas visu vairāk, cenšos paveikt darbu līdz galam. Es pats darbojos praksē un man tas ieinteresē, kā viss notiek. Stundu laikā es visu klausos, pierakstu, jo īpaši, kad mums ir pēcpriekšmeti. Jo man ļoti patīk taisīt kādus maketus, kas saistīts ar dzelzceļu. Kad mums ir prakse un piedāvā aiziet uz kādu stanciju, es ar lielāko prieku piekrītu. Jo man ļoti patīk, jo es ļoti gribu visu zināt par dzelzceļu un zināt, kas es būšu, kad iziešu no šī tehnikuma. Manuprāt, tas ir atkarīgs no visiem. Vairāk jau kā visiem vajag iesaistīties no skolēniem, bet vairāk kā visu organizētā administrācija. Arī no audzēkļiem, jo pieņemsim, skolotājs izrāda iniciatīvu, arī pats audzēkļus izrāda iniciatīvu, tad visu kopējiem spēkiem var arī kaut ko paveikt. Ja gribēs tikai viens, tad nepalīdz ar skolotāju, tad nav jēgas no audzēkļiem tikai. Pašiem cilvēkiem arī, pašiem audzēkļiem arī kaut kāda iniciatīva izrādīt, lai varētu kaut kas notikties un darboties tālāk. Tāda darbnīca, kura izveidota ar skolnieku spēkiem un saglabāta ir radoša darba. Labdien! Mēs ļoti priecājamies, ka šo stundu ir apmeklējuši arī mūsu audzēkņu vecāki un ka viņi izrāda patiesu interesi par to, kā bērni apgūst zināšanas, kas nepieciešams tiem dzīvē. Прибавить 2, по слогам читать слова.